Namaste! Šodien gribēju jums padalīties ar savām sajūtām un ar informāciju, kas nāk tā kā pakojās ārā un paskaidro daudz lietas, kas šobrīd pasaulē notiek. Protams, 99% noteikti ir zina, kas šobrīd pasaulē notiek ar visiem failiem, un tanī ir katram savs vērtējums, un es šeit neiedziļināšos kaut kādā politikā, neesmu politologs, bet pastāstīšu, kā tas parādās uz smalkā plāna un kāds ir īstenībā šim notikumam, kāds tad ir tas vēstījums. Jo, protams, kad tu ieeji TikTok vai, es tā kā vairāk tiku tā, tad, man liekas, 2 dienas tur vispār nebija citu video, man rādījās tikai šie nepārtrauktie faili visās valodās. Un tad komentāri cilvēkiem, kas un šausmas, ko tagad darīt, bērnus čipot un lai var kontrolēt, kur viņi ir, viss tāds, ja. Un tanī sajūtā bija tāda iekšēja sajūta sāk parādīties, ka tas ir, ka tas vēstījums vispār nav par to, kad kaut kāds lielākais, tas šit messenger ir par kaut ko pilnīgi citu, un es nevarēju saprast, un tie, kas zin kā ir, kad ar enerģijas ienāk, kad ir ķermenis, un tas viss sāka kaut kā, ļoti, ziniet, ka zobrats pūksteņiem, ja, vecajiem, ka viņš nav tā kā saskaņots, un viņi tā kā neiet, un tāda sajūtas man kaut kādu sutku laikam bija, kad es nevarēju saprast, kas tur ir, un tad, kā jau saka, kad galīgi nevar tā, tad jāapsēžās un jāsāk runāties ir, ko tad, stāsta un kāds tas, ko tad, jo tu saproti, ka tas, ko tur tiek likt šobrīd, ja, ka tam kaut kāda ir savādāk nozīme. Un tātad es jums padalīšos, kā es to nozīmi, tātad, ko man stāsta, un kāda tad tam ir tāda ļoti liela pārdomu, tāda, ko cilvēcei pārdomāt. Un tātad, kāpēc tas pēkšņi nāk gaismā? Protams, mēs zinām, ka šis laikmets, kurā nāks, gaismā nāk pilnīgi viss nāks gaismā, un tas ir viens. Otrs ir, kāpēc tieši tagad? Tāpēc, ka šie video, kas tieši tagad tiek palaisti un šī informācija, jo mēs taču zinām, ka tā lieta jau sākās tur, ja, ka tā bija krimināla lieta, bet kāpēc šobrīd tāds, tam ir ļoti liels tā kā spēks. Šie video, tieši tas, kas šobrīd nāk, tas ir domāts tiem cilvēkiem, kas, no tāda ezotēriskā viedokļa, ka viņi guļ. Ja, kā tad viņi guļ, un viņiem liekas, ka viss ir tikai sazvērestības teorija. Vot šobrīd tas, kas iznāca gaismā un tā lielā ažiotāža ar to notiek, ja, tātad tas ir viens, lai satricinātu vēl tos, kas domā, ka sazvērestības teorija tā ir kaut kas, pret ko ir jākaro, un ka tas vispār ir tikai izdomājums. Tātad tas ir viens, ja, lai šie cilvēki saprot un tomēr sāk, tas ir domāts arī, lai pamodinātu cilvēku apziņu uz lietu notikumiem paskatīties savādāk, vēl no cita rakursa. Tas ir tāds laikām pats, tāds no šī visa, kas būs tālāk, tāds visvieglākais, ka cilvēks tātad, kas šo sāk klausīties, viņš saprot, ka sazvērestības teorijas tas nav tikai kaut kas, kāds izdomājis pret kaut ko, taisīt intrigas, ja, ka tur ir 99,9 taisnības. Un tālāk, kas tad iet tālāk? Un tālāk, kas pakojās tanī augstāko spēku nodomā, kāpēc tas tiek pieļauts, ja? Kāpēc tiek pieļauts šo failu tātad nākšana ārā no skapja. Un ko tas mums parāda? Tas mums parāda vēl tādu lietu, ka tagad tiek meklēti vainīgie. Viņi tiek meklēti ne tikai Latvijā, ja tātad viņi ir Lietuvā, skatījos video Polijā, jebkur, kur piesauc šos, kuri parādās, tādīs valstīs tiek meklēti vainīgi.
pēkšņi tagad tiek meklēt vainīgie. Un ko dara lielākums? Viņi meklē vainīgo, kurš ir vainīgs pie tā. Kaut vai mēs ļoti labi zinām postpadomju telpā, kas notika 90. gados, kad viss bruka, kas ir nenormāli daudz filmu par prostitūciju, kad meitene zem visādiem modeļu aģentūrām, dejām tika vervētas uz Eiropu, kur viņas bija gan brīvprātīgi, gan piespiedu kārtā nonāca friktonos un visās lietās. Par to visi zināja arī tad, protams. Latvijā arī paceļās šis jautājums, kā tas ir. Un šeit atkal ir tā lieta, kad ar ko augstākie spēki tā kā norāda. Protams, jā, mēs meklējām, par to zināja visi, visu šos gadus. Visi klusēja, jo tam bija tas izdevīgi. Ja? Tie, kas runāja, tos noņēma no platformas. Arī kā šobrīd cilvēks, kas sāk runāt par modeļu aģentūru, savā laikā no tā ir ļoti daudz tā kā dabūjis, tika nobīdīts un visādas represijas viņam ir veiktas. Un ja par kuru citu vēl cilvēku, kas bija, kas jebkurš pēdējo laikā, ja, kas runāja pret, kas ar viņiem notika. Un šeit atkal scenārijs atkārtojās, kad cilvēki meklē vainīgo, viņi grib tiesu, viņi grib, lai atrod vainīgos, viņus tiesātu. Protams, daļa saka, ka nebūs tiesa, nekas nebūs, ja? Bet mēs atkal meklējam vainīgo ārpusē kaut kam, ja? Mēs meklējam atkal vainīgu. Es nesaku, ka nav jāpiesauc vainīgi. Nē, saprotiet, šeit ir provējiet, varbūt man ir arī grūti to izklāstīt, jo es tā kā viņu saprotu struktūrā, bet var pateikt, viņi man vienmēr sagādā grūtības, jo tas viss ļoti caur sajūtām, un es tā kā saprotu, par ko iet runa, ja? Tātad, kad cilvēki sāk meklēt vainīgos, viņi pasaka, es neesmu vainīgs, tas ir slikts, es esmu labs. Ja? Tātad, visur, kur mēs, un tā atkal ir ļoti smalka dualitāte, ja? Kad visur, tikko mēs esam, viņš ir vainīgs, viņš tur bija, viņš tur teica, es vispār neesmu ne pret kam, bet mēs esam kopums, kas veido šo sabiedrību, un kurai ir tā kā jāsāk arī domāt, kas tad ir manī. Un te ir tas, ko augstākie spēki norāda, kad, kā teicu, pirmais ir, lai cilvēki apsver vispār patiesībā, kas notiek to, kuri tiem neticēja, un otrais, kas no tā visa, kas tur ir, rezonē manī. Kas ir tas, kur es negribu apskatīties, kur es negribu ielīst, un es vispār neskatos, jo man bija, es vēl domāju, kas tas tāds ir, kaut kādus pāris mēnešus atpakaļ, ne pāris, tas ir kaut kādi 2 mēneši, plus mīnus, ja. Man sapnī tas, kas tagad, kas pacēlās failos, es to sapņoju nepārtraukti sapņos, visādās kombinācijās, un es domāju, kas tas ir, un es sapratu, ka tas atkal ir jāizdzīvo caur sevi, caur savu tumsu, caur visām iepriekšējām dzīves scenārijiem. Ja, tas ir jāizdzīvo, jāpieņem, ka tā var arī būt manī. Un tas ir tas saistībā, ka tas ir vainīgs un es esmu balts, jo mēs visi dzīvojam labi, es nerunāju par jauno paudzi, ja? Lielā daļa tie, kas visi bija tur klātesoši, un ko mēs tajā laikā varējām mainīt, droši vien kaut ko vēl varēja mainīt, ja? Kad tas viss nāk, bet mēs ticējām kaut kādiem ideāliem, ko mums atkal deva no malas, ja? Un mēs pieņēmām visādas pasakas, ko stāsta, propagandas, ja? Kas tikai veicināja cilvēka iekšējo karu pret konkrētu tautu, konkrētiem notikumiem, un tādī visas zemes tādī dzīvoja šos pēdējos 30 gadus. Ja, kad mēs cīnījām, nepārtraukti, tika darīts, lai mēs cīnītos. Un šis ir kaut kādā mērā ļoti
kad atkal mēs cīnāmies pret kaut ko, un atkal tātad kāds atnāk un saka, tas ir tā, un mēs to visu darām. Bet te arī ir tā pati lieta, kur jebkam ir jāieskatās sevi un jāpajautā, kas manī rezonē no tā, kas ir, kur manī ir tas, kas man aizskar, kādu baili viņš manī ceļ augšā, un tātad man ir jāskatās uz to baili, un man ir jāpieņem, jā, 1000 gadus tas tā ir bijis. Romas laika un visi citi, kam ir nauda, tam ir vara, tas nosaka noteikumus. Jebkurā laikā tas tā ir bijis. Un šeit tas augstāko spēku vēstījums vēl iet uz to dziļumu, kad, lai izprastu, tur parādīta tikai bija tā viena tāda, ja? Lieta, ja? Tāda tirzniecība, prostitūcija, piespiedu kārtā, brīvprātīgā, viss tāda. Bet tas arī ir tanī, ka tam, kam ir nauda, tas nosaka. Un ja mēs ejam dziļāk tanī visā iekšā, ko grib parādīt, kad apkārt mums ikdienā ir tieši tas pats, viņš ir tikai ļoti smalki. Piemēram, kam ir nauda, nauda, tur bērni mācās kaut kādās elites skolās, viņi mācās braukt uz ārzemēm, kur it kā ir labāka apmācība. Ja, tu atkal tiek pasniedz, ka tur kaut kas ir labāks. Tātad, ja, tiem, kam ir nauda savā mērā, viņi tiek pie labāks medicīnas, jo viņiem ir apdrošināšanas. Tam cilvēkam, kam apdrošināšana nav, tas ir jebkurā vietā privāta apdrošināšana, ja, tātad, kam nav privāta apdrošināšana, viņš netiek pie ārsta ātrāk. Es šeit saprotiet, es nesaku, ka nauda ir slikti. Nebūt nē. Augstākie spēki cenš parādīt šo sistēmu, kas ir ne tikai tur, bet to, ko mēs redzam ikdienā. Ja? Lai mēs tā kā ieraugam, ka tas arī pie mums ir ikdienā, kur jau tiek dalīts tieši tas pats. Tev ir tāds, tu esi tur nosaki jau kaut ko, tu tur nosaki, un tu vēl nosaki augstāk, kur jau naudas ir tik daudz, ka jau vairs nevar izdomāt, ko vēl var sev emocionāli, ko piepildīt. Ja? Kad augstākie spēki grib šo pārīt. Un kas šajā ziņā ir augstāko spēku, es tiešām pēdējā laikā ļoti, ļoti sajūtu kā tādu formu. Tā ir baltā brālība, par ko runāja Rērihi, par ko runāja Blats, par ko runāja Blavatska, par ko runāja Profeti. Jūs zināt, baltā brālība tas ir vairāku augstāko skolotāju tāds, aizmirsu pēkšņu vārdu, teiksim, kopums, ja? Un šis jau arī ļoti labu laiku ir manā, es viņus jūtu arī, kad tas nāk, un šeit ir runa par dzīvo ētiku, ko es jums šobrīd ieteiktu lasīt, jebkuru Rēriha darbu, tiem, ko es nosaucu, vai to pašu šobrīd, ko var nopirkt veikalā, Aleksandre Klizovska grāmatu Jaunā laikmeta pasaules izpratnes pamati, es arī redzu, viņi maksā 22 eiro, paskatījos, viņi ir pieejama arī, kur cilvēki paši pārdod, tur ir pat vairāki. Es jums ļoti ieteiktu izlasīt, lai saprastu, par ko es tā kā jums gribu pateikt, kad jā, kā teicu, tas nav nekas labs, un tas viss ir, protams, sodāms un tāds, ja, bet kur tas vēl parādās mūsu ikdienā šobrīd? Kas ir šobrīd? Tev ir polise, tu tiec pēc nedēļas, tev nav polise, tu tiec pēc mēneša. Tu vari samaksāt privāto slimnīcu, atbraukt uz Vāciju, tu nevari samaksāt, tu paliec turpat. Mums nav nauda, mēs slēdzam skolas, mums tam ir nauda, un tie aizies mācīties, piemēram, uz Angliju, ja? Vai viņi kaut kur vēl. Tas viss mums šobrīd ir apkārt. Un te ir tā runa, kāpēc tas viss tik ļoti tiek iznīcināts lielā mērā, jo
tas, tas nokalpo, jo tas laiks, kurā mēs šobrīd dzīvojam, kad mēs atgriežamies pie savas dievišķās būtības, mēs saprotam, ka mēs esam kaut kas vairāk par tikai to, ko mums stāsta, kad karma un elle tas ir, lai cilvēku turētu tanī apziņā, apziņā, kur ir klucītis, ja? Tieši tāpat visas traumas un šismas, tas viss mums ir, kā saka, likts no ļoti, ļoti mūsu vecākiem, mūsu vecvecākiem, un mums tas likts ir ļoti, ļoti iekšā. Tas ir, kāpēc, piemēram, ja tā aizdomājās, kad tā pati vērtība, kas tik mēs ejam uz to vērtību, mums ir tur kāpēc tad viņa ir tik fantastiska, ka mums pašiem tas iekšēji nav. Kāpēc kāds Pēters zina labāk, kas manam bērnam ir vajadzīgs, bet nevis es kā mamma. Un, protams, mēs atkal esam saviem bērniem to likuši. Kāpēc viņi zina, bet es nezinu? Kāpēc man ir kaut kur jāiet un jāprast, kā man darīt? Man ir jāiet iekš sevis un jāsaprot, kas ir manī. Un tāpēc arī šie notikumi, kas ir tagad, vienkārši šobrīd, ko viņi saka, ieraugiet to, kas ir, ka tas ir, nav tikai viņi tie sliktie, kad ikdienā mums ir viss tieši tas pats. Šeit, tas ir cits mērogs, citas lietas, bet, kā es saku, medicīna, izglītība, pārtika, ko viens var atļauties, jo viņam ir nauda, otrs nevar atļauties, jo viņam nav nauda. Viens bērns var mācīties universitātē, otrs bērns nevar mācīties universitātē. Un arī šī universitāte kā tāda, jau šī augstākā izglītība, ko viņa dod, piemēram, tai pašā Latvijā cilvēks var mācīties, un viņš pēc tam nevar strādāt viņā, bet kur atkal ir likts, kad tas jau nāk mums no visiem ir jābūt augstākai izglītībai, un tad viņi strādās. Un te ir tāda jaunās paaudzes, kāpēc viņi ļoti daudz, kā saka, depresīvi, viņi neredz jēgu, jo liela daļa vecāku, tev ir jāiet mācīties augstāko izglītību, jo tas ir status, bet jums ir jāsāk saprast, cik arī šis status ir tukšs papīrs. Es nesaku, ka nevajag mācīties. Ļeņecavā ir teicis mācīties, mēs visu mūžu varam mācīties, mēs varam lasīt un iet, bet citreiz nevienmēr tas papīrs tev nosaka tavu gudrību un tavu sirds atvērtību, jo varbūt, un tur ir tas, kāpēc, kā teicu, šobrīd ļoti lielai daļai jauniešu ir depresija, jo viņiem ir jāiet mācīties uz augstāku izglītību, viņiem ir jāiegūst. Latvijā ir tas, ja tu gribi strādāt valsts pārvaldē un taisīt kaut kādu karjeru, tad bez augstākās izglītības tu to nevar izdarīt, jo tu nevari kļūt par ierēdni. Tā ir atkal ierēģu sistēma, kur tā augstākā izglītība vajadzīga. Un viņš ir cilvēkiem, kam tur ir jāiet un jādara, bet ir ļoti liela daļa, kas varbūt gribēja kļūt par šuvējiem, par malderiem, par keramikiem, par dārzniekiem un puķu pārdevējām. Un viņi tagad sēž savā birojā un ir nelaimīgi, jo viņi negribēja to darīt. Tur ir tā būtība, kur ir arī rāda viņi, ka tas ir, kad šis notikums izskata jebkuru dzīves jomu, kur tu saproti, ir es un viņi. Man nav nauda, viņiem ir, viņiem bērns mācās tur. Man nav nauda, es nevaru aiziet uztaisīt kaut ko, kā cilvēks, un kāds var, viņš var ārstēties Vācijā. Tas nav ne ar ko savādāks par to, kas notiek tur. Jo tur nauda noteica visu. Šobrīd tieši tas pats, nauda nosaka visu. Cilvēks, kas nomirst, jo viņam nav nauda pie ārsta, un cilvēks, kas tiek, un uzreiz augstākie spēki vērš jūsu uzmanību uz to, kas notiek ikdienā jums apkārt. Un tad tā būtība, viņi ir tie sliktie, un es esmu tas labais, pazūd. Jo tad, kad tu sāc skatīties iekš sevis un redzi, sauksim to par savu ēnu, kad man arī ir tāda ēna, viņa ir savādāka, citādāka, bet man viņa ir. Un es nepagrasi neesmu labāks par kādu no tiem.
jo es izmantoju varu kaut kādā savam labumam, neskatoties uz citiem cilvēkiem, kur mēs zinām, ka 100 gudrās galvas lielākoties arī tā strādā. Saproti, te ir tikai ko aizdomāties, un no tā virzienu, ko es gribu nākotnē, kā es gribu dzīvot nākotnē, kādu es gribu pasauli nākotnē. Jā, viņa tā kā nav saprotama, kā to vispār var izdarīt, lai to nebūtu, bet tur ir tā, kas jau bija pāris dienas atpakaļ arī atnāca, ka tās ēnas, kas ir tur, viņas parāda katrā cilvēkā mums iekšā, un tas ir tikai kaut kāda mēra atspulks, ja? Atspulks ir, un ja katrs no cilvēka, jebkuru mazāko ēnu šobrīd izšķidās, vai es tur izmantoju varu, lai atrieptos kaut kam par kaut kādu nodarījumu, ja? Es to atzīstu sevi, es to ieraugu, ko es esmu izdarījis pats. Ja? Tas ir tie paši, kad mēs nomētājam ar akmeni, ja saka, ja tu esi tik balts, tad met akmeni pirmais, bet vai tu esi tik balts, lai tu viņu mestu? Saprotiet, tas ir ļoti ko mums pārdomāt vispār tos atricinājumus, ko deva šie faili, apskatīties, kas notiek, kā es saku, 90. trakie gadi, kur tas viss notika. Šobrīd tas viss arī šobrīd Latvijā ir tādas pašas lietas, kā bordeļi, kur brauc augstas amatpersonas uz pirtīm, kur izsaukties meitenes. Jā, tās meitenes tikai šī laikā jau viņas to dara, jo viņas to grib darīt pieņemam. Jā, viņas to grib darīt, tā ir viņas izvēle. Jā, bet es domāju, jūs saprotiet to domu, kur šī mirklī ir jāsaprot, kas tev ir apkārt no tā, kā es saku, nauda, daudz ko nosaka, un mēs varam apskatīties, ir tas un tas. Un tas ir satricinājums, lai tiem, kas neticē, lai saprot, atver acis, ku tas ir, un kas rezonē manī, un es strādāju un skatos ar savu ēnu, tad arī tur mainīsies enerģētiskais lauks, un vairs nebūs tik krasiem jābūt, kad, lauks ir viens, jā, tas ir kā dzīvības zieds, mēs dzīvības ziedu varam zīmēt plašāk, un var teikt, ka tā vecā matrica, kur 1000 gadus pastāvēs, viņai ir šis dzīvības zieds, un tagad viņš mainās, un tāpēc ir ļoti daudz lietas, kur mums ir jāieskatās uz sevīm un jāpasaka, jā, es pilnīgi vienkārši, jā, es apprecējos ar to vīrieti, jo man mamma tā lika. Jo, kā tad es darīšu savādāk, ja? Vai es devu pasaulē bērnu, lai piesaistītu šo vīrieti? Vai es uzrakstīju kļauzu par to cilvēku, jo gribēju ieņemt viņa vietu? Vai es nerunāju ar to draudzeni, tāpēc, ka viņai tur ir vīrs, fantastisks un dārga mašīna un māja? Apskatieties iekš sevis. Ko šī mirklī, kas notiek ar jums, kur ir jūsu baile, un sākiet strādāt ar to. Jo, kā teicu, vairākas dienas provēju saprast, ka tas, ko translē uz ārā, tas vispār nav par tēmu, bet tēma ir ieskatīties. Un tiešām iesaku jums palasīt, vai ja ir pieejami Rēriha raksta projām, protams, vai arī šī grāmata Jaunā laikmeta pasaules izpratnes pamati, kas ir kaut tādi, viņi ļoti labi lasās, ļoti saprotami. Aleksandrs Klizovskis ir viņu aprakstījis, viņam ļoti laba valoda, kas lasa krieviski, vai lasiet krieviski, ja? Jo tur ir pamats tai struktūrai, kur ir jāieliek šī nākotnes, tur, kur mēs gribam nokļūt, kur mēs gribam būt, un jāsaprot, kur, un saskatiet vēl, kur ir šis, kas ir tur, bet viņš ir citādos līmeņos, ka mēs nogalinam dēļ kaut kā. Tas ir tas pats par nācijām. Kad kāda nācija ir augstāka par kādu citu, un viņa tāpēc var viņu nogalināt. Vai tikai tāpēc, ka mums ir kaut kas jāsaglabā, mēs varam
tās ir tautības, jā, tātad tu esi tas un es esmu tas, un tagad es teiktu, tāpēc, ka tu esi tas, es tev varu atlaist no darba, es tev varu nerunāt ar tevi un varu nesveicināt. Tad ar ko tu esi labāks? Ar ko tu kā cilvēks esi labāks par tiem? Ar ko? Jo tevī tas parādās savādākā kārtībā, savādāk, jā, tas ir, bet ēna, viņa ir ēna, un viņa ir jāsāk atpazīt iekš sevis, ko tā ēna tev stāsta un kur ir tā tava izaugsme. Un kā teicu, jebkuram cilvēkam šeit uz zemes ir viņa dievišķā gaisot. Arī, ja tu esi bots, tāpat šī sirds viņa ir. Jo tie, kas ir pilnīgi boti vai kam šis vispār nav jāieskatās, viņš šo video vienkārši neredz. Ja viņš viņu neattaisīs, viņš neielasīs, viņš nenoklausīsies. Tātad, ja tu viņu klausies, šī dievišķā dzirksts ir tevī, un tev tikai ir jāpārdomā un jāatzīst tā sava iekšējā tumsa, kas ir enerģija. Tāpat kā mīlestība. Naids tā ir enerģija, bet mums viņa jāiepazīst sevī, jāierauga sevī. Kā saka, tas, ko mēs par ko domājam, viņš ir kā zilonis, tad, kad mēs viņu ieraugām, atpazīstam, viņš ir pele, viņš paliek mazāk, bet mēs viņu ieraugām. Nevis kā tagad, mēs meklējam tiesa, jā, protams, jā, bet kā, jūs saprāt domu, viņa ir vainīga, bet es esmu tīrs un balts, es taču nebiju tur, es vispār neteicu neko, es taču nezināju, jā? Vai tā medmāsa, kurai iedos 5 eiro, tam cilvēkam iedos daudz vairāk. Un tam cilvēkam, kam nav tie 5 eiro, es nepaskatīšos. Ja? Kur šie cilvēki, kas ir mums apakšā tie pansionāti, es ļoti zinu šo pansionātu stāstus. Ja? Ja man ir, es aizēju un iedodu, un es, protams, guļu mierīgi. Es nevaru izmainīt sistēmu un zinu, ka tam manām cilvēkam būs pats labākais. Bet ir cilvēki, kas tam neiedod. Kad nav kam iedot nemaz, ja? Kurš vispār tur ir viens. Ja? Un jā, es arī to kultivēju. Un cilvēks ņēma. Tā atkal ir mana atbildība un es to redzu. Jā, bet es atkal to darīju dēļ kaut kā. Bet saprotiet to ķēdi, kurā mēs tā kā visi esam tanī. Un tad nav ne labāka, ne sliktāka par mums katru. Tā ir iekšējā būtne ar mums pašiem, ko mēs negribam saskatīt sevī. Namaste.